Čau visiem! Tātad, šodien es vēlējos taisīt tādu kā favorītu video, bet jūs zināt, ka es tagad saucu savus favorītu video par labākais no un mēneša nosaukums, taču šo te favorītu video es diezgan sen nebiju filmējusi, un tāpēc var nosaukt to par labākais no vasaras, bet tā kā vasara vēl nav beigusies, teiksim tā, ka šie favorīti ir no jūnija un jūlija. Man ir ļoti minimāli kosmētikas lietas un pāris drēbes, ko es jums vēlos parādīt. Un tad man ir filmas, kuras man šomēnes ļoti patika, kā arī viens apps. Jā, mēs varam sākt. Pirmais, kas man šomēnes patika, un vispār vasaras sākumā patika, labi, es teikšu šomēnes, tikai es cedāk mežģīšu mēli. Man ļoti patika šis te produkts, un šomēnes es ļoti daudz lietoju vispār body shop produktus, bet šis man iepatikās visvairāk, redziet, tas ir pilnībā tukšs, gandrīz vai. Es nekad to nepirku, tāpēc kā viņi maksā 8,50 un man tāds. Bet tad man to uzdāvināja, un es to lietoju vienkārši nepārtraukti, un tik līdz man tas beigsies nopirkšu noteikti jaunu, tikai citu garšu. Tas padara lūpas tik mīkstas, jūs pat nevarat iedomāties cik ļoti, un pilnībā bez krāsas, taču tam ir ļoti izteikta smarža. Es jums iesaku, tiešām ir vērts tos 8,50 eiro priekš šī lūpu balzām. Un tad vēl viena beauty lieta, kas man patika šomēnes, ir 3 lūpu spīdumi, bet lūpu balzāmi. Man šos uzdāvināja Lancome, un man tie tiešām ļoti iepatikās, tā kā es no tās dienas, kad es tos saņēmu, vienkārši katru dienu lietoju. 3 toņi. Man laikam vislabāk patīk šis te, kas ir arbūzu. Tam nosaukums ir Wonder Melon, un šie te lūpu spīdumi saucās Juicy Shakers. Tā kā visi izstās ļoti spilgti, vai ne? Bet reāli uz lūpām es jums kaut vai nodemonstrēšu šobrīd. Redziet, jūs to uzklājat, ka pasieties cik spilgts un kā ir uz manām lūpām. Tas izstās ļoti dabiski, un man tāpēc tieši ļoti iepatikās šie te, kā arī tie ilgi turās, pēc tam izžūst, un tāds, ka tev nav īsti spīdums lūpām, un izskatās, ka tā vienkārši tava dabiskā lūpu krāsa. Ar kosmētikas nodaļu mēs esam tikuši galā, un mēs varam pievienoties drēbēm. Es pasūtīju drēbes no Romvis, un es sapratu, ka gan visas šīs drēbes ir mana šī mēneša favorītas, tāpēc es domāju tās jums parādīt. Pirmais, laikam, mana mīļākā lieta ir šie te šorti. Vai aizspokāšu, cik nepiedienīgi. Tā, šie te šorti saplēsti, un es paņēmu izmēru, un šie man ļoti labi derēja. Tiešām pilnīgi uz manu figūru, un reti, kad ir tā šortiem. Man tiešām tos patika vilkt, un es tos turpinu vilkt, un cerams es tos nesačakarēšu. Šādi te šorti. Tiem virsū ir šie tā kā izšuvumi ar planētām un zvaigznēm, un kosmosa tēma man ir ļoti tuva. Es tik ļoti cerēju, ka man šie šorti derēs, ka man tie tik ļoti patika. Es tos varu uzvilkt, bet es tajos jūtos kā vienkārši iespīlēta pīle. Bet redziet, aizmugurē tam ir tāda gumiņa, un tieši dēļ tās gumijas es īsti nevaru to uzvilkt. Redziet, cik mazi šorti. Ļoti žēl, ka man viņi pamāzu nekās atdošu vienai meitenē. Es pasūtīju vēl viens šortus. Nezinu, man tagad, kad es viņu saņēmu, viņi tik ļoti nepatīk. Ir kā ļoti skaisti. Un tādi Coachella, bet Coachella nav īsti mans stils. Es nezinu, varbūt es to uzvilkšu uz kādu festivālu, vai arī, kad es braukšu kaut kur. Bet pagaidām nav īsti ieplānots vispār. Īstenībā ļoti labi izstās pie šī džempera. Tad es pasūtīju ļoti līdzīgu šiem šortiem romperi. Tas gan man patīk, arī vēl neesmu saņēmusies to uzvilkt. Nezinu, man šķiet, viņš izstās tāds, nezinu, man liekas, viņš tāds izstās nedaudz tāds bērnišķīgs, tāds uz barastu meitenīti. Un te arī lien diegi ārā no šīm puķēm, kas man īsti nepatīk. Bet tā ļoti labs rompers, un domāju, gan jau, ka kādreiz uzvilkšu. Tad es pasūtīju šādu te krekliņu, kuram virsū ir ananāsiņš. Man šķiet, es to sačakarēšu, tāpēc, ka es plānoju to vilkt uz Holiju. Es ļoti ceru, ka es to nesačakarēšu, bet, nu jā, parasti vienkārši balts krekls, labi izstāst ar džinsu tiem šortiem. Šāda krekla, kas ir vienkārši man mīļākā lieta pēc tiem džinsu šortiem ar uzrakstu The book was better, es to vilku vienkārši non-stopā šomēnes, un es vienkārši nezinu, kur tas ir pazudis. Tiešām mans mīļākais krekls, es viņu vienkārši nevarēju atrast. Tātad ar materiālo daļu šajā video mēs esam tikuši galā. Tagad mēs pievērsīsimies elektroniskajai pusē. Mēs visi zinām to, ka man ļoti garšo McDonald's. Un to jūs zinat pēc maniem vlogiem. Vienmēr sakot, es atradu sev labu alternatīvu variantu, kas ir McDonald's šī te, kā viņa saucās, aplikācija. Man ļoti iepatikā šī aplikācija. Tas ir tā kā Baltijā.
šī aplikācija ir izveidota un jums jāatzīmē, kurā valstī jūs esat, tā kā es atzīmēju, esmu Latvijā, un tad tā kā parādās viss, kas notiek Latvijā. Pirmkārt, te parādās tev piedāvājumi. Piemēram, šodien Big Macs 50%, 50% atlaida cupcake'am, viss kaut kādi komplektu varianti. Tā kā jūs pasaka, piemēram, ja jūs pirksiet tur kafiju, jūs iegūsiet 50% atlaidi, un jūs izplānojat jau to, ko jūs ēdīsiet mājās, un tikai pēc tam, kad jūs atnākat uz maķīti, jums tāds un jūs iekonomisiet kaudzi naudas. Otrkārt, es ļoti daudz ceļoju. Ceļoju pa Latviju ar draugiem, mēs kaut kur braucam, un man vienmēr gribas maķīt. Lai arī kādā Latvijas pusē es būtu, es vienmēr zinu, kur atrast McDonald's, tāpēc, ka te ir arī tāda opcija kā restorāns, un tad tev parādās visi iespējamie restorāni Latvijā, kur ir McDonald's. Es iesaku jums to lejupielādēt, ja es esmu tikpat liela McDonald's fani kā es. Un es domāju, ka jums palīdzēs, un es domāju, ka jums patiks un noderēs. Tiem, kas meklē, atstāšu linku lejā. Es vēlos jums pastāstīt par 2 filmām. Vienu filmu es noskatījos burtiski 3 dienas atpakaļ, otru filmu man šķiet es noskatījos pavasarī, varbūt pavasara beigās, kaut kā tā. Bet es vēlos pateikt par abām šīm filmām. Šīs filmas man palika viss tā kā spilgtāk atmiņā pa visiem šiem mēnešiem, un esmu redzējis daudz filmas, bet šīs bija pašas labākās. Pirmā ir Londonas krišana. Es mīlu tādas filmas, es vienkārši mīlu tādas filmas. Es ielikšu šeit nelielu traileru gabaliņu, lai jums būtu priekšstats. Welcome to London, Mr. President. What's wrong? Nothing. Bugs the hell out of me. Get down! An attack has decimated the British capital. 5 of the world's leaders are now dead. Stay with me. We'll get you out of here. The American president Now. is unaccounted for. Šī filma ir bomba, reāli. Varbūt tajā trailerī vispār neizstāsta tā, kā bija. Vispār traileri nekad nesaka to filmas būtību. Man vienmēr tāds, negrib skatīties, un pēc tam beigās tāda bomba. Spēlē ļoti labi aktieri. Ļoti labi aktieri. Es tiešām iesaku visiem noskrīties. Atstāja man milzīgu iespaidu, un es vienkārši visu filmu, kad mēs skatījāmies ar tēti, mēs abi skatījāmies vienkārši tā. Kas būs tālāk, kas būs tālāk, kas būs tālāk? Vienkārši superīgi. Un otrā filma nedaudz romantiskā pusē. Es vispār neskatos romantiskās filmas, vispār neskatos, bet viena youtubere savā video pateica, ka viņa noskatījās tā kā Nikolasa Sparksa filmas, un tad īpaši viņai šī patika, tā kā viņa pirmo to noskatījās, un iesaka visiem to skatīties kā pirmo. Un man tāds, labi. Es noskatījos traileru, man bija tāds, kas pa sviestu? Es noskatījos filmu bomba. Šeit arī jūs redzēsiet nelielu traileri. Someone once said, it is not in the stars to hold our destiny, but in ourselves. But I believe everything that happens happens for a reason. You don't know how to flirt, do you, Dawson? Yes, I blew it the other day. You did. Well, what are you gonna do about it? Trailers vispār neizsaka filmas būtību. Filmā ir tādi notikumi, kas vispār trailerī nav parādīti, un vienkārši es iesaku jums visiem noskatīties to, un es vispār gribu sev tagad uzsaistīt tādu kā Nikolasa Sparksa filmu maratonu. Es skatīšos visas viņa filmas pēc kārtas, un cerēsim, ka varēšu jums kaut ko jaunu pēc tam vēl ieteikt. Tas arī bija viss šim te video. Es ceru, ka jums patika, ka jums bija interesanti. Un tad jau tiekamies nākamajā video.